Šodien veltīsim laiku, lai studētu Dievu vārdu ar sprediķi Bībele un fakti. Dažreiz mēs dzirdam cilvēkus sakām, Bībele nav zinātniska un nav balstīta uz patiesiem notikumiem, tāpēc tā nav pieņemama. Pat Dieva ticīgo vidū ir neskaidrība par to, vai Bībeles saturs patiešām ir patiess. Tāpēc dažreiz viņi nespēja uzticēties vai pieņemt tās mācības. Tāpēc vispirms apskatīsim, kā Bībele ir būvēta, atverot 2. Timotejam 3. nodaļas 12. pantu. Bet visi, kas grib svētbijīgi dzīvot Kristu Jēzu, arī tiks vajāti. Taču ļauni cilvēki un krāpnieki iestiks ar vien lielākā ļaunumā, maldinādami un maldīdamies. Bet tu paliec mācībās, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies, jo tu zini, kas tev to ir mācījuši, un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru, ka tu iegūsti pestīšanu ticībā, kas sakņojas Kristu Jēzu. Ik katrs. Kāds ir ik katrs raksts? Dieva iedvesmots raksts ir arī noderīgs mācībai. Dievs izlēja svēto garu, un viņš pats radīja visus rakstus. Apskatīsimies 16. pantu vēlreiz. Ik katrs Dieva iedvesmots raksts ir arī noderīgs mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Brāļi un māsas, kas sarakstīja Bībeli, ir skaidri mācīts, ka šos vārdus Bībelē rakstīja cilvēki, kuri bija aizkustināti ar Dieva svēto garu. Tad no 1. Mūzes grāmatas līdz Atklāsmei tā ietver dažādus laikmetus. Lai gan ir cilvēki, kas bija aktīvi ap to pašu laiku, lielākā daļa ir no dažādām paudzēm. Viss šis saturs, kas rakstīts ilgā laika posmā ar Dieva iedvesmu, ir vienots un skaidri pravietots bez jebkādām pretrunām. Lai gan viņi bija no dažādām vietām, viņiem bija dažādas nodarbošanās, viņi dzīvoja dažādās vietās un eksistēja dažādos laikmetos. Dievs caur Bībeli mums ir skaidri licis apzināties, kāpēc cilvēks atnāca uz šīs zemes un kur mēs dodamies. Lai sniegtu šo sapratni, Dievs sūtīja uz zemi praviešus visos laikmetos. Ir rakstīts, visi raksti ir Dieva iedvesmoti. Citiem vārdiem sakot, 2. Timoteja 3. nodaļa skaidri ļauj mums saprast, ka visi raksti ir uzrakstīti saskaņā ar Dieva gribu. 2. vēstules Timotejam 3. nodaļa angļu valodas vieglajā Bībeles versijā ir rakstīta šādi. Viss, kas rakstīts Bībelē, nāk no Dieva gara. Tas mums palīdz daudzos veidos. Bībele mums māca, kas ir patiesība. Tā mūs brīdina, ka darām nepareizas lietas. Tā mums parāda, kas ir pareizi. Tā mums māca, kā dzīvot labu dzīvi. Tas ir rakstīts šādā veidā. Tātad vispirms mums ir jāsaprot, ka visi šie Bībelē pierakstītie vārdi nāk no Dieva, un tie nebija uzrakstīti, pamatojoties uz cilvēku personīgajām domām vai uzskatiem. Kad cilvēki lasa apustuļu darbus vai vēstules jaunajā derībā, viņi bieži jautā, vai tā nav tikai vēstule, ko apustulis Pāvils rakstīja kādai baznīcai. Ir nepareizs uzskats, ka Bībeli ir radījuši un veidojuši tikai cilvēki, bet gan no pirmās līdz pēdējai Bībeles lapai mums ir stingri jātic, ka Dievs, kas visu paredz beigas no sākuma tajā ielika visas šīs mācības cilvēces glābšanai. Tāpēc, ko mums vajadzētu darīt ar vārdiem, kas rakstīti Bībelē?
Tā kā tie satur Dieva pestīšanas gribu, nekad nepievienojiet tiem un neatņemiet no tiem nekādus cilvēku personīgos uzskatus. Dažas Bībeles daļas atklāja Dieva gribu caur vēsturi, citas daļas atklāja Dieva gribu caur pravietojumiem, un vēl citas daļas atklāja Dieva gribu caur vēstulēm. Ir dažādi veidi. Tomēr mēs nekad nedrīkstam aizmirst, ka šos vārdus Dievs ir ierakstījis Bībelē, lai palīdzētu cilvēcei saprast viņu un meklēt patiesību. Tā kā cilvēki nedomā šādā veidā, bet tā vietā tic, domājot, šis ir tikai teksts, ko uzrakstījis cilvēks, viņiem neizbēgami ir iracionāls domas, kas visā Bībelē sagroza Dieva gribu. Šī iemesla dēļ, laikam ejot, kristietība sarūk un Dieva dzīvības vārds pazūd ne tikai Eiropā, bet arī Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā, un patiešām daudzās pasaules tautās, kas ir patiesi skumji. Aplūkosim kopā 2. Pētera 3. nodaļas 14. pantu. 3. nodaļas 14. pantā ir rakstīts: Tādēļ, mīļie, to gaidīdami, censieties, ka viņš jūs atrod ar mieru sirdī neaptraipītus un nevainojamus, un uzskatiet mūsu Kunga pacietību kā glābšanai dotu, kā jau arī mūsu mīļais brālis Pāvils jums ir rakstījis pēc viņam dotās gudrības. Tā viņš visās vēstulēs runā par šīm lietām. Tanīs ir dažs, kas grūti saprotams, ko nemācītie un nenostiprinātie. Ko dara šie cilvēki? Ļaudis sagroza, tāpat kā arī citus rakstus. Viņi sagroza Bībeli ar viltīgām interpretācijām. Citā versijā ir rakstīts, ka tie sagroza vārdus. Tad kas ar viņiem notiks? Sev par pazušanu. Tad jūs, mīļie, to jau zinādami, sargājieties, ka nezaudējat, maldu līdz aizrauti, savu stipro pamatu. Tas nozīmē, ka esiet uzmanīgi. Bet audziet mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā. Viņam lai ir gods tagad un līdz mūžības dienai. Kā mēs redzam no šeit dotajiem vārdiem, Bībeli nevienam nevajadzētu interpretēt piespiedu kārtā. Tad mums ir jāieklausās Dieva oriģinālā autora interpretācijai, kurš lika uzrakstīt Bībeli. Saskaņā ar Mihas 4. nodaļu, ko Dievs saka, ka viņš darīs, kad viņš nāks uz Ciānu pēdējās dienās. Aplūkosim pravietojumu Mihas grāmatas 4. nodaļā. Mihas grāmatas 4. nodaļas 1. pantā ir teikts: Bet visu dienu galā kalns, uz kura atrodas tā kunga nams, stāvēs jo stipri, būdams augstāks nekā visi citi kalni un paceldamies augstu pāri visiem pakalniem, un visas tautas steigsies pie tā. To starpā būs arī daudzas pagānu tautas, tās ies un sacīs: Nāciet, lai steidzamies augšup tā kunga kalnā un ejam Jēkaba Dieva namā. Lai viņš. Ko viņš darīs? Mums māca savus ceļus. Kad tas notiks? Tas notiks pēdējās dienās. Pēdējās dienās pats Dievs nāks un mācīs mums savus ceļus, kā lai mēs staigājam viņa tekas. Mēs neradām jaunas doktrīnas vai jaunas mācības. Bībele mums māca, ka ir nepareizi ar spēku sagrozīt Dieva vārdus ar viltīgām interpretācijām. Apskatīsim vēlreiz 2. pantu. Tajā teikts: Jo no Ciānas izies bauslība un tā kunga vārds no Jeruzālemes. Pēdējās dienās mums ir jāmācās tieši no Dieva. Vai ne tāpēc Ebrejiem 9. nodaļas 28. pantā ir rakstīts, ka viņš nāks otrais, lai dotu pestīšanu tiem, kas viņu gaida? Kā tad Dievs, kurš atnāca otrais, izskaidroja Bībeles autoritāti? Viņš teica, ka Bībele nav izdomāta, bet gan faktuāls lietu apraksts, kas noteikti piepildīsies. Cilvēki saka: Es atzīstu Bībeles autoritāti, tomēr viņi neievēro Paschā, kas pieminēts Bībelē, vai ne? Vai viņi ievēro sabata dienu? Nē.
Šī tauta godā mani ar savām lūpām, bet viņu sirds ir tālu no manis. Atkāpieties no manis, jūs, kas piekopjat bezdievību. Vai viņš viņus neatraidīja šādā veidā? Viņi ar lūpām saka, Bībele ir grāmata, kurai ir jātic, tomēr patiesībā viņi tai netic. Tomēr mēs nedrīkstam būt tādi kā viņi. Dievs mums ir devis Bībeli, lai atvērtu ceļu uz debesu valstību, lai labotu visus mūsu nepareizos darbus un nepareizās domas un vestu mūsu uz pestīšanas ceļu, vai ne tāpēc Dievs ir devis mums Bībeli. Tad vispirms apstiprināsim, ka Bībele ir fakts. Atvērsim Ijoba 26. nodaļu. Ijoba grāmatas 26. nodaļas 7. pantā ir rakstīts: Viņš ir tas, kas izpleš zemes ziemeļus pāri tukšumam, kas tur zemi uzkārtu. Zeme šeit attiecas uz planētu Zeme. Kur viņš bija uzkārs šo zemi? Ne pie kā. Vissvarīgākais šeit ir pants, kurā tiek mācīts, ka zeme ir uzkārta ne pie kā. Ijoba grāmata tika uzrakstīta apmēram pirms 3500 gadiem. Dievs atklāja uzkārtās zemes stāvokli caur Ijobu pirms 3500 gadiem. Mūsdienu gravitācijas likums, kas norāda, ka Zeme karājas kosmosā, oficiāli kļuva zināms visai pasaulē ar zinātnieka Ņūtona starpniecību ap 1687. gadu. Tad ko cilvēki pirms tam domāja par Zemes stāvokli? Cilvēki ticēja, ka Zeme ir veidojusies uz milzu ziloņu muguras un cilvēki dzīvo uz tā. Zeme ir apaļa. Zeme ir uzkārta kosmosā. Tajā laikā tas nebija iedomājams. Tomēr vai tagad visi netic, ka Zeme ir uzkārta kosmosā? Mūsdienās zinātniski instrumenti, kā piemēram mākslīgie pavadoņi, lido kosmosā, uzņemot Zemes attēlus. Taču pārsteidzoši, ka Dievs to jau bija atklājis caur pravieti pirms 3500 gadiem, bet vai cilvēki tajā laikā tam ticēja? Ar tā laika cilvēku zinātnisko izpratni nebija iedomājams, ka šis milzīgais Zemes gabals ir uzkārts kosmosā bez jebkāda balsta. Tomēr, ko Dievs bija teicis 1000 gadu iepriekš? Zeme ir uzkārta ne pie kā. Vai tas neļauj mums no jauna apstiprināt, cik patiesi ir visi ieraksti Bībelē, kas ir Dieva vārds? Tā kā Bībele iet pa priekšu zinātnē šādā veidā, ar ierobežotu cilvēku izpratni mēs nevaram pilnībā saprast Dieva gribu. Tāpēc tajā laikā cilvēkiem bija tik grūti pieņemt patiesību. Mēs sakām, pastāv mūžīgā debesu valstība. Vai Bībele saka, ka ir debesu valstība vai nē? Tomēr cilvēki tam netic. Mēs sakām, ir arī elle. Tomēr vai cilvēki par to nešaubās? Tā kā viņi tam netic, viņi nespēja meklēt ceļu uz debesu valstību Dievā. Cilvēki ir nožēlojamā un muļķīgā situācijā, jo viņi neiemācās īpašus veidus, kā izvairīties no elles, vai ne? Visi Dieva vārdi iet pa priekšu 1000 vai 10 000 gadu pirms cilvēku domām, un Dievs jau ir darījis zināmas visas šīs patiesības caur Bībeli. Apskatīsim Ijoba 36. nodaļas 24. pantu. 36. nodaļas 24. pantā ir rakstīts: Piemini, tev ir jāteic viņa roku darbs, kas ir tāds, ka cilvēki to dziesmās daudzina. 26. pants. Ik viens cilvēks to uzlūko ar izbrīnu, un taču mirstīgais spēj to ieraudzīt tikai no tālienes. Redzi, Dievs ir pārmērīgi dižens mūsu atziņai, un mēs neapjaušam viņa gadu skaitu. Viņš liek pacelties no jūras augšup ūdens pilieniem, lai tie no tvaikiem, kurus viņš rada, atkal kā lietus pilētu lejup, kā ir pilni visi mākoņi, un kam tie liek nolīt pār visu ļaužu daudzumu. Izteiciens en pacelties pilieniem attiecas uz ūdeni, kas pārvēršas tvaikos un paceļas gaisā.
Šeit tas kondensējas gaisā un kļūst par mākoņiem, kas pēc tam atkal nolīst uz zemes kā bagātīgas lietus. Mēs varam redzēt, ka Dievs precīzi aprakstīja ūdens cikla procesu Ieba grāmatā 36. nodaļā, kad cilvēki domāja, ka lietus ir vienkārši ūdens, kas krita no debesīm. Tas bija 17. gadsimtā, kad cilvēce sāka zinātniski interesēties par ūdens ciklu un sistēmiski organizēja šo teoriju. Tādējādi Dieva vārds patiešām vienmēr iet tūkstošiem gadu pirms cilvēces zinātniskās izpratnes. Ja tas ir rakstīts Bībelē šādā veidā, mums tas ir jāpieņem kā patiesība, ticot, ka Bībele ir fakts. Tajos laikos cilvēki jautāja, kā ūdens paceļas debesīs. Es nekad neesmu redzējis, ka paceļas ūdens. Tiem jābūt meliem. Es nevaru tam noticēt. Tikai aptuveni pirms 400–500 gadiem, 17. gadsimtā cilvēki sāka atklāt un zinātniski pierādīt, ka ūdens patiesībā paceļas debesīs. Tomēr Dievs jau bija ierakstījis šos vārdus caur praviešiem pirms 3500 gadiem, vai ne? Iemesls, kāpēc es vēlos ar to dalīties ar jums šodien, ir tāpēc, ka viss, kas rakstīts Bībelē, patiešām ir patiesība, un mums tam ir jātic tā, kā rakstīts. Tajā brīdī cilvēki tam netic, bet, kad pienāks laiks, visi sapratīs. Tā patiešām bija taisnība. Bībelē patiešām bija ierakstīti notikumi tieši tā, kā tie notika. Šodien es sniegšu dažus saprotamus piemērus jūsu apstiprinājumam. Jesaja bija pravietis, kas tika saukts apmēram 700 gadus pirms Jēzus atnākšanas. Jesajas 53. nodaļā ir ļoti detalizēti rakstīts par Mesiju, kurš nāks uz zemes 700 gadus vēlāk. Aplūkosim Jesajas 53. nodaļas 1. pantu. Kas tad nu tic mūsu sludināšanai, un kam ir atklājies tā kunga elkonis? Viņš, tā kunga kalps, uzauga neticīgā pūļa priekšā kā atvasa un kā saknes atzarojums izkaltušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapatiku uzlūkotu, tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. Taisni otrādi, viņš bija nicināts, labāki ļaudis no viņa vairījās. Pravietis Jesaja pravietoja par konkrētu cilvēku, kas parādīsies 700 gadus vēlāk, un cilvēce viņu nicinās un atgrūdīs. Vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. 4. pants. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Šādā veidā Dievs bija licis pravietim Jesajam iepriekš pierakstīt visu, kas notiks 700 gadus vēlāk. Tad vai šie notikumi patiešām notika 700 gadus vēlāk? Viss ierakstītais notika tieši tā, kā bija rakstīts, precīzi atspoguļojot aprakstus. Turpināsim to pārbaudīt. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padavās un neatdarīja savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai, un kā auss, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā, tā viņš apklusa un neatdarīja savu muti. Ir rakstīts, ka visas šīs lietas notiks mūsu pārkāpumu un netaisnību dēļ. Aplūkosim 8. pantu. No smagiem pārdzīvojumiem un tiesas spaidiem viņš gan dzīvē bija atsvabināts. Bet kas gan no viņa laika biedriem izprata viņa dzīves gaitu un padomāja par to, ka viņš jau bija aizrauts no dzīvo pasaules, ka manas tautas pārkāpumu dēļ viņam bija uzlikts sods. Kapu viņam ierādīja pie bezdieviem un viņa dusas vietu pie ļaundariem, kaut gan nekādu netaisnību viņš nebija darījis un viltības nebija viņa mutē.
Jēzus dzīvē viss notika tieši tā, kā bija pravietots, bez nekā nepiepildīta vai pievienota. Viņš tika apglabāts kāda bagāta vīra no Aritejas vārdā Jāzeps kapā. Turklāt kopā ar ko viņš tika sists krustā. Viņš tika sists krustā ar 2 ļaundariem abās viņa pusēs. Vai viņš tika sists vai nē? Vai viņš tika netaisnīgi nosodīts vai nē? Vai viņš bija sadurts vai nē? No pirmā pravietojuma līdz pēdējiem pravietojumam viss piepildījās, kā tas bija pierakstīts. Tāpēc mēs varam apstiprināt, ka Bībele patiešām ir vārdi no Dieva, kas tika uzrakstīti jau iepriekš, lai precīzi pravietotu nākotnes notikumus. Mēs arī varam apstiprināt, ka šie vārdi nebija uzrakstīti kā daļliteratūra vai no kāda izdomas, vai ne? Mēs nedrīkstam neko pievienot Bībelei un neko atņemt no Bībeles, paturot tās absolūtu autoritāti. Tas ir tāpēc, ka tie ir Dieva vārdi. Dievs ir radījis katru pestīšanas plānu pat ne ar 0,001% kļūdu. Kā tad mēs, parasti cilvēki, varam diskutēt par Dieva vārdu, sakot, tam vajadzētu būt tā vai tā? Patiesi, Jēzus precīzi piepildīja šos vārdus tā, kā tie bija rakstīti Jesajas 53. nodaļā. Apliecināsim to, lasot Mateja evaņģēlija 27. nodaļas 57. pantu. Bet vakarā nāca kāds bagāts cilvēks no Arimatijas vārdā Jāzeps. Šeit ir uzsvērts, ka viņš ir bagāts, kas arī bija kļuvis par Jēzus mācekli. Šis nogāja pie Pilāta un izlūdzās Jēzus miesas, tad Pilāts pavēlēja tās viņam atdot. Un Jāzeps ņēma miesas, ietina tās tīrā audeklā un ielika tās savā jaunajā kapā. Kura kaps tas bija? Tas bija bagātā vīra Jāzepa kaps. Ko viņš bija izcirts klintī, un viņš pievēla lielu akmeni pie kapa durvīm un aizgāja. Vai Jesajas grāmatā 53. nodaļā rakstītais pravietojums piepildījās 700 gadus vēlāk vai nē? Jā, tas tika piepildīts. Tika arī pravietots, ka viņam tiks piešķirts kaps pie ļaundariem. Apliecināsim to Lūkas 23. nodaļā. Lūkas evaņģēlija 23. nodaļas 39. pants. Un viens no pakārtajiem ļaundariem viņu zaimoja, sacīdams: Ja tu esi Kristus, tad glāb sevi pašu un mūs, bet otrs to norāja un sacīja: Arī tu nebīsties Dieva, kas esi tai pašā sodā. Tad saskaņā ar 39. pantu, kas tur bija pakārts. Tas bija viens no noziedzniekiem. Saskaņā ar Jesajas 53. nodaļu, pie kā viņam bija dusas vieta. Viņa dusas vietu pie ļaundariem. Viņa abās pusēs bija 2 ļaundari. Ļaundaris labajā pusē atzina savus grēkus, cerot, ka viņam tiks dota piedošana, un sacīja Jēzum: Jēzu, piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā. Taču mēs varam redzēt ainu, kur ļaundaris kreisajā pusē apmeloja un izsmēja Jēzu. Galu galā viņam patiešām tika dota atdusas vieta kopā ar šiem ļaunajiem, un pēc viņa nāves viņš tika ielikts kāda bagāta vīra no Aritejas vārdā Jāzeps kapā. Dievs caur pravieti Jesaju precīzi aprakstīja visus Jēzus Kristus, kas parādīsies 700 gadus vēlāk, darbus. Tāpēc mums nevajadzētu klausīties to cilvēku izdomājumos, kam nav ticības, vai tajos, kas netic Bībelei. Bet atcerēties, ka Bībele ir absolūtais Dieva vārds un satur visu, kas notiks nākotnē. Ja cilvēki pirms 3500 gadiem būtu zinājuši, ka Zeme ir uzkārta kosmosā, viņi būtu pārbijušies. Tomēr, tāpat kā zinātne tagad ir pierādījusi, ka Zeme patiešām ir uzkārta kosmosā, nav tālu, kad Dievs ļaus mums ar savām acīm redzēt, ka debesu un elles esamība patiešām ir reāla. Es ceru, ka neviens cilvēks neieies mūžīgajās elles ugunīs. Laiks pēdējā laikā ir ļoti karsts. Vai tas nav bijis mokoši un smagi? Ikdienas dzīve ir kļuvusi nedaudz apgrūtināta pastāvīgi augstās temperatūras dēļ. Ņemot vērā mūžīgās mocības uguns jūrā, kas raksturota kā elle, mums ir ātri jāvada visi uz patiesību, kur viņi var saņemt grēku piedošanu un pestīšanu, lai viņi neiet uz elli.
Tas ir tāpēc, ka viss Bībelē rakstītais saturs patiešām ir patiess. Lai gan Dievs ir informējis cilvēci ar visiem šiem faktiem, cilvēki joprojām tiem netic. Ja es nomiršu, es došos uz elli. Arī visi citi tur dodas. Nu un kas? Tie cilvēki ir visnožēlojamākie. Tāpēc ir svarīgi, lai visi precīzi izprastu Bībeles saturu un viņiem būtu absolūta paļāvība, ka viss, kas tajā rakstīts, patiešām notiks. Atvērsim Jāņa 19. nodaļu. Arī pravietojums Jesajas 53. nodaļā, kurā teikts, ka Jēzus tiks sadurts ar šķēpu, arī piepildījās. Jāņa 19. nodaļas 33. pants. Bet nonākot līdz Jēzum un redzot, ka viņš ir jau miris, tie viņa lielas nesatrieca. Bet viens no kareiviem viņam. Ko viņš darīja? Iedūra sāno šķēpu un tūdaļ iztecēja asinis un ūdens. Un kas to redzējis, tas to ir apliecinājis, un viņa liecība ir patiesa. Un viņš zina, ka viņš runā patiesību, lai arī jūs ticētu. Jo tas notika, lai. Kas lai notiktu? Lai piepildītos raksti, nevienu kaulu viņam nebūs salauzt. Tas bija pravietojuma piepildījums. Un cita rakstu vieta atkal saka, viņi raudzīsies uz to, ko tie sadūruši. Aplūkojot šeit rakstītos vārdus, tas mums atgādina Jesajas 53. nodaļu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Tas ir tā it kā pravietis Jesaja būtu ar laika mašīnu aizceļojis uz Jēzus laikiem, bija liecinieks tam, kas notika, un precīzi to pierakstīja 700 gadus atpakaļ. Mums jāatceras, ka Bībelē ir šīs īpašības. Tādējādi Jēzus, kas nāca uz šīs zemes pirms 2000 gadiem, arī mācīja mums par Bībeles īpašībām. Aplūkosim Lūkas 24. nodaļas 25. pantu. 24. nodaļas 25. pants. Tad viņš tiem sacīja, ak, jūs nesaprašas un sirdī kūtrie, ka jūs negribat ticēt visu to, ko pravieši sludinājuši. Tas būtu daudz vieglāk, ja viņi tam būtu pilnībā ticējuši, bet viņi par to šaubījās, domājot, vai man tam ticēt vai nē. Tāpēc Jēzus sacīja, kādi jūs esat neprašas? Vai Kristum tā nebija jācieš un jāiet savā godībā? Un iesākdams no Mūzus un no visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja visus rakstus, kas par viņu rakstīti. Mums ir jābūt pārliecinātiem par visu, kas rakstīts Bībelē. Nav vajadzības vilcināties ar mūsu ticību. Apliecināsim to ar citu mācību Mateja evaņģēlija 26. nodaļā. Aplūkosim Mateja evaņģēlija 26. nodaļas 51. pantu. Un redzi, viens no tiem, kas bija pie Jēzus, izstiepa roku, izvilka zobenu, cirta augstā priestera kalpam un nocirta viņam ausi. Tad Jēzus saka tam, bāz savu zobenu viņa vietā, jo visi, kas ņem zobenu, no zobena aizies bojā. Jeb vai tu domā, ka es nevarētu lūgt savu tēvu, un viņš man nesūtītu tūlīt vairāk nekā 12 leģionu eņģeļu? Bet kā tad raksti, lai piepildītos? Jo tam tā būs notikt. Ko Jēzus teica par Bībeles pravietojumiem? Vai viņš neatzina, ka viss, kas rakstīts Bībelē, nāk no Dieva gara un tiks noteikti piepildīts, tieši tā, kā tas ir rakstīts? Viņš ar to domāja, tikai tāpēc, ka jūs to darāt, tas nenozīmē, ka pravietojums nepiepildīsies. Noliec savu zobenu atpakaļ savā vietā. Ar šiem Jēzus vārdiem mēs varam būt pārliecināti, ka Bībele ir rakstīta ar notikumiem, kam noteikti ir jāpiepildās, vai ne? Tad, ko Atklāsmes grāmatas 21. nodaļa saka par debesu valstību, uz kuru mēs dosimies? Dievs mūs ir pamodinājis par to, ka vairs nebūs ne nāves, ne sēru, ne raudu, ne sāpju, un arī atgādināja mums, ka dienu pēc dienas tiks radīti jauni prieki, lai mūsu dzīve būtu pārpildīta ar prieku. Vai viņš mūs nav pamodinājis uz šo faktu?
Atklāsmes grāmatas 22. nodaļā no 4. līdz 5. pantam, kā ir teikts, mēs dzīvosim mūžīgajā debesu valstībā. Viņi valdīs mūžīgi mūžos. Dievs mūs ir pamodinājis uz lietām, kas notiks nākotnē. Mēs varam apstiprināt, ka viss, kas rakstīts Bībelē, ko mēs līdz šim esam redzējuši, ir notikumi, kas noteikti notiks nākotnē. Mūžīgā debesu valstība, jaunās debesis un jaunā zeme nav tālu, tāpēc nekad nezaudēsim cerību uz debesīm. Neatkarīgi no tā, cik brīnišķīga bija Sātana sniegtā godība uz šīs zemes, vai Jēzus nepārvarēja šo kārdinājumu. Sātans parādīja viņam visu pasaules tautu godību un sacīja: klanies manā priekšā. Tas būtībā nozīmē pakļauties viņam. Viņš lika Jēzum pakļauties un paklausīt viņam, bet ko Jēzus teica? Prom no manis, Sātan, pielūdz tikai to kungu, savu Dievu. Tā kā Jēzus mums bija mācījis, uz šīs zemes mēs nedrīkstam kalpot ne bagātībai, ne slavai, ne zināšanām, nekam citam. Dievam vienīgajam ir jābūt mūsu pielūgsmes objektam. Bībele noteikti mums saka, ka debesis un elle patiešām pastāv. Debesu valstības esamība ir patiesība un tas ir fakts. Tas pats attiecas uz elli. Tāpēc es aicinu mūs visus pielikt pūles un cītīgi strādāt, lai dalītos ar skaisto un žēlastīgo Dievu vārdu ar savu fizisko ģimeni, draugiem, paziņām un kaimiņiem, lai šis gads kļūtu par gadu, kas būs piepildīts ar žēlastību. Mūsu Ciānas ģimenes locekļi, kuri saglabā savu ticību neskatoties uz dažādiem izaicinājumiem, paliksim visi stipri. Sirsnīgi lūdzot vēlreiz, lai katrs no jums kļūst par debesu bērnu, lai neviens nepaliktu aiz muguras, es vēlētos noslēgt šodienas sprediķi. Paldies jums!